Čau, te Nikola! Jūs esat kanālā Beauty & Kā, un šodien es krāsošos ar mammas kosmētiku. Gribu pirmo pateikt, atvainot, ka nebija tik ilga video, tādēļ, ka vienkārši man bija treniņi, man bija skola, man bija mācības, tādēļ atvainojiet. Labi, sākam ar krāsošanos. Pirmais, ko es gribu sākt, ar acīm. Nē, ar bāzi. Jā. Bāzi man ir šāda. Jā. Liksim uz acīm. Es esmu pieradusi to darīt ar pirkstu, jo ar pirkstiem vislabāk to ir darīt. Daudzas meitenes, kuras krāsojas, var man piekrist īstenībā. Kad uzlikām bāzi, varam ķerties pie ēnām. Ēnas ir no Maybelline, Nude, viņas ir, jau tā kā izlietotas, es nezinu, kā viņas parādīt, jo viņas tūlīt visas izbirs. Ņemsim motiņu un uzliksim tādu ļoti baltu toni, visbaltāko, diezgan tuvu pie balta, uz visu plakstiņu. Otru actiņu. Gribu pateikt obligāti, kad jūs liksiet ēnas uz pašotiņu, obligāti pēc tam pret kastīti vai pret roku viņu pasities vai nokrīt liekais produkts. Pēc tam es ņemšu blakus tādu ļoti dabisku toni, šādu te, jums ne ļoti labi redzams, bet viņu stulīt varbūt vienkārši izbirs. Un uzlikšu uz šo te daļu. Jā. Aizsēsim pautīti, noliksim otiņu. Nākamais būs skolas tuša no Douglasa. Jā. Varu uzreiz pateikt, ka viņa vienkārši taisa arī jūs uz kropsām kaut kādu maģiju, viņa ir vienkārši brīnišķīga. Nākamo būs no dzintara. Tas ir mirdzošais, birstošais ēnas, lai viņas liek zem uzacīm, šeit pērstalīnies un galiņos acīs. Jāvar šitādus produktus ļoti uzmanīgi. Jā. Paņemsim atkal potiņu. Un uzliksim pavisam maz.
un uzliksim iekšā galoņos acīs. Ņem otru acīm. Es zinu, nav pats labākais, jo es krāsojos, tur ne tā kā make-up mākslinieci, tā. Jā. Un, protams, ne visiem tas, protams, ir, bet arī no Douglas, viņš ir priekš ķermeņa un var arī uz matiem tādu skaistus vīduņu uzlikt. Jā. Varam uzlikt, lai būtu lai būs vismaz kaut kāds skaistums. Un, protams, lai mamma nesadusmojas to, ka jūs lietojat viņas kosmētiku, var visu to notīrīt ar mammas micilāro ūdeni. Viņu ir jāliek uz vatītes. Neliekat viņu pa daudz, jo tā jūs vienkārši to produktu vienkārši izliesiet vienkārši tā. Un vēl gribu pateikt to, ka ja jūs ņemiet nost ar biodermu uz tādu vatīti, obligāti sākat no vidus uz sāniem, jo tad neveidosies tik liels krunkas. Jā. Obligāti micilāro ūdeni, obligāti ir jāskatās, nevar ieiet kaut kādā veikalā, kur jūs atradāt uz kaut kādu jomas ielā un uzreiz viņu paņemt. Nē, ir jālasa sastāvi, ir jāskatās, vispār, mana mamma vienmēr ņem šo te dārgo, viņš ir labs, viņš nesausina ādu, jā, un arī vispār. Es zinu, tagad nebūs tas beigi par tēmu, bet labāk ņemiet, ja jums ir kosmētikas daudz, varat ņemt 2 vatītes ar micilāro ūdeni, ja jums maz kosmētikas kā man tagad ir. Labāk ņemiet tikai 1 vatīti, jo jūs iztērēsiet vienkārši tā to produktu, kas ir, un arī vatītes. Un jūs ātrāk, ja jūs tā katru dienu krāsosieties un ņemsiet 2-3 vatītes, jūs vienkārši ļoti ātri tērēsiet savu naudu tikai ar kosmētikas tīriem un vatītēm. Un ja jums patika šis video, lieciet laikus, abonējiet manu kanālu un visiem tā!